Sveiciens visiem rakariem, visiem skatītājiem, visiem maniem dažiem sekotājiem. Ka mašīna vēl nav iesilsi. Tā aiz borta 1 grāds. Šodien februāra pēdējā diena. Tā kā doma ir aizbraukt, izlūkot vienu vietiņu. To pašu vietu, kur es biju pagājušais, kur neveiksmīgi sezonu iesāku. Šķērsojot strautiņu, neveiksmīgi iekritu līdz pat ceļgaliem ūdenī. Un nekādas citas iespējas nebija, kā braukt mājās. Šodien esmu nodrošinājies. Pirmkārt jau braukšu no mazliet citas puses. Mazliet citas puses piebraukšu tai vietai, mēģināšu vismaz. Un, protams, ir sausas zeķes paņemtas līdzi, arī gumijas zābaki vēl ir papildus bagažniekā. Tā kā tā, jābrauc diezgan tālu, katrā ziņā ārpus Salaspils. Un, aizbraukšu uz vietas, te jau kaut ko iefilmēs, jo, principā nav paredzēts baigi daudz filmēt, jo tā ir izlūk brauciens, liela teritorija, vajag fiksi izskriet, visu saprast, vai tur vispār ir vērts braukt kādreiz vēl. Labi, dodamies ceļā. Tā, atbraucu it kā līdz tai vietai, no kuras vēl kāds kilometrs šoreiz ir jāiet, bišķiņ vairāk nekā pagājušreiz. Bet toties izskatās, ka būs labi, varēs aiziet. Skaņas tādas jocīgas mežā. Pagājuši gadu lāčais, viens lācis esot redzēts kaut kur tuvumā, bet labi. Lāči man šodien neinteresē. Labi. Kaut kādus 7 kilometrus no vietas vēl sniegs sāka snigt. Šodien var teikt gandrīz vai jau pavasars, februāra pēdējā diena. Man sniegs sniegt, bet labi. Kur mēs sarakuši, skatos smuka smiltiņa. Šeit it kā vecais kaut kāds ceļš iet. Bet, no sākuma līdz vietai, pēc tam atpakaļ uz šejieni, un tad jau droši vien arī pa ceļu kaut ko paies. Labi. Tad jau vēlāk. Tā. Esmu ticis līdz tai vietai, ko es taisos izpētīt. Veca mājvieta. Veca mājvieta. Ceļš uz šeit bija briesmīgs. Purvs. Rekur, pamati jau pat ir. Bet rakts ir, 1,2 metru no šejienes jau redzēju bedrītes. Tā kā rakājušies tīri. Pamata liela māja bija. Viena māja. Kāds zvērs ir kašājies. Iespējams. Smuks pagrabs vēl ar prieki. Tiešām laba vieta. Tī. Galvenais, lai kāds lācis tur nedzīvo. Ir tur kāds? Roģi nav neviens. Tā, kas te ir? Pakaštaļi. Kaut kas dīvains. Jā, vāks uzlikts kaut kāds apsūnojis jau. Magnētu vajadzēja paņemt. Jā, te teritorija. Interesanta vietiņa. Labi, sākam kaut ko ar detektoru darīt. Pasties kāds ozols. Viss sapūjas. Māja beidzās tūlīt pēc pēdējām izsūtīšanām.
No šeit droši vien izsūtīja cilvēkus un viss vairs te viens nedzīvoja. Labi, sākam kaut ko darīt. Tā, draugi, pirmais signāls. Kur nu palika? Reku. Nagla kaut kāda. Bet te pašā bedrē bija kaut kāds stikla pudelītis kabaliņš. Nu, pirmie atradumi. Labi, meklējam tālāk. Ir, draugi, ir. Nav te ļoti rakts. Signāls bija ļoti labs. 55. Monētiņa kaut kāda. Jūs jau droši vien redzat. Divkapēka laikam, ja? Jānoņem tāluma brilles, lai redzētu tūmā. Tā, 1894. 3 kapeikas. Super! Un tāda nodalusi. Grūta dzīve bijusi monētiņai. Bet, nu, fakts kā tāds. Ir. Labi, meklējam vēl. Nu, signāls nebija baigi labais. Bet tāpatās kaut kāda 30, 32 jārok arī. Nu, atslēdziņa. Diezgan veca izskatās. Nu, laikam jau paņems līdzi. Labi, meklējam tālāk. Nu, virspusējs pakaus nebija jārok, te pat tās lapās bija noslēpies. Pakaus, jā, nu, zirgi značet bijuši. Labi, meklējam tālāk. Nu, te izskatās, ka bijusi kaut kāda saimniecības ēka. Tam par signāliem. Nu, principā šitādas lietas nāk ārā. Šitādas. Nu jā, nu saimniecības ēka kaut kāda darbnīciņa, kaut kas tam līdzīgs. Labi, meklējam tālāk. Te tāda musarka. Tur bļoda kaut kāda veca. Nu, pilns ar signāliem visādiem. Nu, šitas bija tāds stiprāks, bet arī baigi šaubīgais. Domāju, nu labi, izrakšu. Izrādās 3 kapeka 46. gada. Nu, labi, meklējam vēl. Es jau nopriecājos, kad čaulīšu nav. Mēs ar apneri un čaulīšu, kur šodien pirmā čaulīte. Nu, kaut kāds pistols. Nē, esmu baigies speciāls šajās lietās, bet, nu, izskatās, ka nav pistols kaut kāds. Labi, meklējam vēl. Nu, lai laiku baigi netērētu, jau patīrīja. Signāls atkal 55, 56. Šoreiz 2 kapeka. 1870. gads. Nu, arī tādā. Nu, tagad ir jāpriecājās par katru šitādu atradumu, protams. Nu, šajos laikos tas ir forši. Labi, meklējam tālāk. Tā, nu, apstaigājuši to vietu, tā, uz ātro. 2 carenes, 1 padomju monēta. Nekas jau dišs. Izskatās, ka arī maz te rakts ir. Signālu baigi daudz, viss melnī šausmīgi daudz signālu. Viss jaucās, un principā vajadzētu nākamreiz, kad uz šeit brauc. Jāpaņem ir snaiperne, mazā spolīte. Un pa tām pielūžņotajām vietām vēl jāpastaigā, droši vien vēl kaut ko izvilks ārā. Nu, vispār jau tālu kaut kur braukt. Vienam pašam diezgan bīstam ir.
Jā, un ja būtu vēl kāds man kompeņons līdz, tad varētu arī tajā pagrabā ielīst iekšā. Bet, nu, šoreiz taču nu nē, jo diezgan tāds brūkošs pagrabiņš. Projām tāds aizdoms, ka tur kaut kas dzīvo iekšā. Labi. Labi. Es tagad pat nezinu, ko darīt. Varbūt, ka vēl bišķi apstaigāt šeit. Tā akabri, nu jā, nu arī magnaits nav līdzi. Žēl, protams. Gan kas tajā kā varētu būt. Tiez vai kaut kas. Balsojos. Nu, laikam te pat bišķiņ jāapsteigā. Bija doma, nu, cipot tajā virzienā, gar upīti tur uz priekšu, cipa vēl viena mājvieta ir. Bet, nu, baigais purvs. Šausmīgi slapš viss ir. Tādi ūdeņi, nu, vajadzēja taču tās te brīnamos garos zvejnieku zābakus kombināciju uzvilkt un brist. Bet, nu, šodien laikam tad nē, tad šodien te vēl čuķ vēl apskriešu riņķī. Nu, un pa ceļam apakaļ tur viens. Nu, pēc manā domā tur varēja būt šai mājai kaut kāds dārzs, lauks. Senos laikos, nu, tur jāaiziet, jāapskatās. Līdz tai vietai tīri tāds smuks ceļš arī ir, pa to ceļu jāpastaigā. Nu, viss, jā, nu, tad jābrauc būs kaut kā mājās, jātiek atkal pāri tam purvam. Un tad būšu tuvāk tam purvam, tad parādīšu. Nu, ir tāds šausmas. Nebūtu vēl sasalis vietām, ja, tad vispār nebūtu caurbi brīnums. Ai, labi, pietiek te daudz pļurkstēt. Nu, jā, jāpastaigā te vēl bišķiņ riņķi. Ok, te jau atradīs kaut ko parādīs vēl. Nē, nu ir jau te kādi racēji bijuši. Kaut kādas dzelžas ir izkrāmējuši. Podiņš. Droši vien zelta monētas bija pilns ar izrakuši visas. Nu, labi. Labi, meklējam kaut ko vēl. Davai. Nu, ļoti tāds mainīgs signāls bija. Raku un domāju, gan jau, ka pakaus būs. Ir kā diezgan dziļi izraka jau, tas te ūdens jau krājās. Grunts ūdens šausmīgi augsts. Nu, protams, pakaus, jā, domāju, raku domāju, gan jau, ka pakaus. Nu, ir jau tāds pamatīgs. Uzkārs te patās. Nu, kaut kā tā. Kaut kā tā. Dziļi diezgan, jā, tad. Iespējams, ka tas ceļš jau ir aizvaldis. Riktīgi aizvaldis. Labi, meklēs vēl kaut ko. Nu, reāli dziļi bija. Nu, tik arī dziļi bija. Kur var? Centimetri 30, noteikti, viss 40. Tāda tas prādzīte, nezinu. Nu, baigi skaistā. Baigais skaistums. Iespējams, kaut kāda matas prādze bijusi. Kaut kas tam līdzīgs. Smuki. Man štādas lietas vēl vairāk patīk nekā monētas. Nu jā, dziļi. Signāls ar tāds 32, domāju, rakt nerakt labi. Ja jau ir, tad jāroka. Labi, meklējam vēl. Nu, šitādu lietu vēl atradu. Nelien kadrā. Diezgan sen jau stāvējis. Bet, nu, jāiemet somā, jāpaņem uz mājām. Pieliks kaut kur dārzā pie šķūnīša. Labi.
Tā jau beigies raks. Labi, meklējam vēl. Nu, apstaigāju arī te tādu it kā kaut kādi rakumi, kaut kādi ierakumi, kaut kas, nu, bet pat čaulītis, laikam, nebija īsti. Toties te bija tāds signāls. No sākuma likās, kad alumīnija drātiņas gabals. Bet nē, stipri smagāks par alumīniju. Kaut kāds pat rakstiņš varbūt pat ir. Nu, teikšu, ka sudrabs. 44 signāls bija. Kas gan tas ir, nezinu. Bet ņemam ciet. Labi, meklējam vēl kaut ko. Nu, tāds apmēram tas purvs, jā. Vēl jau uzsalis. Vietām lūst iekšā. Jāmēģina bišķiņ gar malvā paiet. Mašīnai nav tālu. Es skatījos kartē. Tepat jau kaut kur tuvumā ir, bet nu tam purvam jātiek cauri. Nu labi. Pieies pie mašīnas, tad jau droši vien kaut kādu apskatu uztaisīšu labi. Līdz vēlākam. Nu viss, no meža tiku ārā. Pareizāk sakot, līdz mašīnai tiku. Tāds kaut kāds sniedziņš tuļi. Jā, bišķi tā kā krīt sniedziņš. Nu, un pats galvenais atradums, protams, ir šis te. Ieliks sniegā. Šitāds te. Apžūs, notīrīšu. Laku kaut kādu uzpūtīs virsū un būs baigi smukais. Tā, nu jā, un sveiciens rakariem. Šī tāda sprādzīte kaut kāda. Taļi matu sprādze, taļi kas. Sudraba gabaliņš. Riņķītis maziņš. 3 kopēka. 1894. 2 kopēka. Kaut kāds 870. laikam bija. Nu, laikam, jā, nezinu. Nu, un padomi 3 kopēka arī 46. gads. Nu, kaut kā tā, nu, priekš štās te izlūkošanas ļoti pat domāju, kad normāli. Vot. Būs vēl jāatbrauc, bet, nu, tuvākajā laikā jau, nu. Jā, ja gaidīs normālu pavasari, tad tur būs zāle augšā un staigāt nebūs iespējams. Magnēts jāpaņem līdzi. Jā. Točno. Nākamā reizē ar magnētu. Moško vēl kāds jāpaņem līdzi, lai tai pagrabā ielīstu. Nu, tā jau manīs. Labi, tad jau visiem līdz nākamajai reizei.